Kristīnes, paldies tev. Jā, Kristīna Stakente. Un te ir Viesturs Meikšāns, arī režisors. Man gribas teikt, pirmkārt režisors un arī runas skolas vadītājs. Viesturs jau daudz gadus audzina visus, kā pareizi runāt par tos, kas grib tik paaudzināt. Viesturs saka, lūdzu, cik gadus pastāv tava runas skola un kā ir mainījušies tavi skolēni, tavi studenti un tie, kas grib iemācīties labāk izstāstīt? Jā, sveiki. 8 gadus jau runas skola pastāv. Tas man bija pašam tāds pārsteigums, jau ka tik daudz. Tur jāstāsta arī pēc nozarēm, kas nāk, kas nenāk. Pie manis diezgan daudz nāk no finanšu sfēras, no IT sfēras. Viņiem ir ļoti sarežģīti vispār, kā lai izstāstītu saprotamā valodā tos sarežģītās lietas. Politiķi nenāk. Un tad ir, kas vēl nenāk? Principā visi pārējie nāk. Visi nāk. Bet saka, lūdzu, ir kaut kāds labi, tagad būs tāds jocīgs jautājums, bet nav taču nekāda vecuma ierobežojuma, vai ne? Un kad ir tas klikšķis, kad tu jūti, kad visbiežāk tā auditorija tava tā kā sajūta, jā, es gribu aiziet un izkopt to, kā es runāju, jo tas ļoti daudz ko stāsta par mani ikdienā, manā darbā, profesionālajā dzīvē, personīgajā dzīvē. Divas lielas kategorijas. Viena ir tie, kuriem vispār patīk pašizaugsme. Tie iet uz visiem kursiem. Kursikiem? Kursiki, jā. Un tad ir tādi, kuriem vajag tiešām atrisināt ļoti konkrētas komunikācijas lietas, jo komunikācija, jeb runa ir instruments, jeb ierocis. Un daudziem uzņēmējiem tā ir dzīvības un nāves tēma, jo viņiem atkarībā no pārdošanas runas rezultātiem būs visu uzņēmumu veiksmi. Un tad viņi nāk un mēs slīpējam un strādājam. Un arī dažreiz arī šeit, kā fórums līderis pasākumā, kas ir viens no svarīgākajiem, iespējams, arī PR pasākumiem priekš daudziem cilvēkiem. Šeit ir atbildīga sfēra, un tāpēc arī mēs slīpējam. Jā, un tas, ko man gribas pateikt arī visiem, kas mums pieslēgušies, tiešām tās runas, ko jūs šodien dzirdat, tas ir arī liels darbs. Ja? Viens ir tas pārdzīvojums, piedzīvotais, un otrs ir tas spēt to ietērpt stāstā, bet trešais ir to stāstu iznest, pagriezt, pastāstīt, kas pilns ar negaidītiem elementiem vai kas pilns ar kaut kādiem pagriezienu punktiem, kas mūs arī notur, jo ir citi, kurus tu vari noklausīties visu no sākta gala līdz beigām, pilnīgi raudot, pārdzīvot, un ir citi, kurus tu nesajūti, vai ne? Kas ir tas tavs ieteikums, ko likt aiz auss, ja cilvēks grib, lai viņā ieklausās? Ja mēs runājam par stāstiem un varbūt nedaudz atsauktos arī uz šodienas stāstiem šeit, ir ļoti svarīgi neizdomāt stāstus, tāpēc, ka tas ir sarežģīti un tur jābūt tādam īpašam rakstnieka talantam. Tad, kad jūs pašķirat savu kalendāru un redzat, kad ir kaut kādās dienās kaut kādi notikumi bijuši, tur jau veidojās potenciāls, lai varētu stāstu izpušķot un izkrāsot un pasniegt to forši. Bet tad ir vajadzīgs balss ierakstītājs, ierakstam telefonā, paklausamies, kā tas izklausās vismaz 4-5 reizes. Un tad mēs vienā mirklī varbūt arī sajutīsim klaunu, tagad ir gatavs. Vai tev arī tāds niķis, es nezinu, tā kā zobārs skatās mutē, ja? Kas tev tur ar tiem zobiem frizieris novērtēs, kādi tev tie mati, make-up mākslinieks pasīsies, vai tu tur labi sakrāsojies, tu arī klausies, kā cilvēki runā un viņus nedaudz tā kā vērtē pēc tā. Zini kā, ja ir ļoti aizraujoši, es ļaujos. Un es vienkārši pazūdu tajā materiālā, piemēram, tikko Inga runāja, es biju iegrims tajā pasaulē. Es biju tajā Johns Hopkins universitātes dārzā, es biju kopā ar viņu. Es domāju, kā ļoti daudz cilvēku tad klausījās. Bet tad, kad ir nedaudz varbūt švakāk vai uzmanība atslīd, man ieslēdzās tas saucamies profesionālais kretīnisms. Es sāku pamanīt, kas... Iedziļināties, es taču teicu. Tieši tā, kas par lietu un kas par problēmām. Ja tā ir teātra izrāde, es jau sāku skatīties uz gaismām, tur ir butaforija, tas maksā tik, un tā tur ir labāk izdarīt. Kas ir viens no labākajiem vingrinājumiem, ko varbūt katram vajadzētu izpildīt pirms vērām muti vaļā darbā, sadzīvē, tiešām pirms sapulcēm, pirms svarīgām runām, varbūt pičiem? Vingrinājums. Vienmēr sakot, man tikko vakardien palaidās podkāsts ar Zani Šmiti, kas ir runas pedagoģi, Mūzikas akadēmijas vokālā pedagoģi. Viņi ieteica tādu lūpu trelli. No, laižam! Un ilgi. Šādi. Bērns tāda ar gulētēju. Jā, un tas masējot balssaites. Bet ar skaņu vai bez? Sākumā bez, un pēc tam arī ar skaņu, pēc tam tu vari variēt arī augstāk un zemāk. Bet vispār kopumā Zanas Šmitas podkāstā viņi ļoti, ļoti daudz ko forši izstāstīja. Tas ir runas skolas podkāsts. Kāda ir sieviete līderi? Sieviete līderi latviete, es pat teiktu, kas ir viena no mīļākajām tēmām. Stalta ar dziļu penetrējošu tālu skatienu, kas redz nākotnē,
kas bieži vien, ka tie veči ir tepatās šajā te lauciņā kapā Ar, detaļās ar. iekšā. Tās dāmas tā kā redz tālāk. Un man ļoti patīk tās latviešu burves līderis. Tas ir man subjektīvi, ja, ka tu redz, ka viņas zina daudz vairāk nekā tu. Un ir tas vieglais, foršais smaids, kas liecina, būs labi. Būs labi, viestures meklēšanas. Dāmas un kungi, es ceru, ka jums šī saruna patika, noderēja. Un kas mums jādzied ir līdz rītdienas vakaram? Burman, nevar mani sagūstīt. Kristīna Spurga, vārds tev.